Man saukož acīs. Man patīk šo saukt par svētceļojumu, jo tu kaut ko iegūst arī ceļā. Piemēram, mantas. Piemēram, guļamais, telti, maizes un vēl visādas lietas. Mēs esam labā dabā. Kā izskatās, kur mēs esam? Kā izskatās? Kā parādīšu, kā izskatās. Šitā izskatās. Vakar laba daba! To es patīkam pārsteigt par sieviešu stand-up. Jā, bija foršāk nekā es gaidīju. Bija forši, bija jautri, tiešām neredzētas komiķas, kā Ilza Viņķele. Pārsteidzoši neredzēt, jā. Meitene no Āfrikas. Jā, bija jautri. Tumors bija vienkārši kaut kas fantastisks. Es viņus pēdējo reizi dzirdēju, kad es gāju vidusskolā. Viņi nenormāli patika. Man bija viņa disks un es zināju visas dziesmas no galvas. Nu, tas bija enerģiski un fantastiski. Es ļoti gaidu no jums Tumors vēl dziesmas, jā. Un Jūka arī bija fantastiski, ļoti skaisti sniedza prauliņu vienkārši. Nu, kā var nepatikt sniedza prauliņu? Un viss tas kopējais skanējums un dziesmas tik ļoti izjustas un filozofiskas un skaistas. Bija tāds interesants izraēļu mākslinieks, Šaman, kurš ļoti enerģiski spēlēja austiņu instrumentu, baigā ballī, tur gāja vaļā. Un šodien es ar viņu bišķi parunājos un izrādās, viņš pirmo reizi Eiropā uzstājās. Ko tu teici, 3 stundas te gaidījām? Visu otrā dienu pagāja gaidot krūšu atklājumu. Bet nu būs ko atcerēties pēc tam uz visu mūžu. Cerams. Bija arī citai pupiciņas, tā kā viss kā normāli dienā. Es esmu palicis par ešno putnu. Jā, bet būsim potenciāli pārdzīvojuši lielākās lietas gāzes, kas ir solīts. Cerams, ka vēl pārdzīvosim arī Jumprau. Pēciens alūksnē, kur ir sarkanais brīdinājums, mums viņa nav. Un uz šīs liriskās nots mēs arī beidzām festivālu. Bija baigi paši. Jumprau bija vienkārši fantastiska, ļoti enerģiski. Bija super pozitīvs lādiņš. Es drīkst atkārtot, ka mēs zogam papučus. O, mēs nezogam papučus, mēs nesam tavējos. O, Jēzus Marija! Cik tev viņi sver? Resnie. Putne. Resnie. Putne.